uzspēlēju dzīvi. Kad tu stīkli nospiež, tad, protams, ka bicīts nav jau liels, bet jānobučā. Jau bies viņam smilts met virsū. Jā, tu aizsaki spēlē, ne? Tas jau nav vairāk volejbols, tas ir handbols, ka mēs ķeram bumbai. Rezultāts nav galvenais piedalīties. Šajā matčā Mišam Svarzāls abonements jāuzdāvina, tad mēs būsim plus-mínus vienā līmenī. Čau visiem! 14. epizode podkāstu Met augšā, un kā solīts, šodien ciemos ir viesis. Un tas neviens cits kā Latvijas U18 izlases volejbolists, pludmales volejbolists Ralfs Andrejovs. Čau, Ralf! Čau. Zināms arī kā Pako juniors un Zaķīts U20 izlasē. Bet, pie mums šodien ciemos arī Ralfs, bet, protams, kā vienmēr pieķersimies klāt arī pie mūsu ikdienas šiem tēmām. Un šajā reizē, domāju, sāksim ar VNL, jeb Nāciju līgu. Kā tev vispār, Ralf, sanāk paskot līdzi? Pēdējā laikā, jā. Piemēram, šorīt sanāca paskatīties spēlī Vācija pret Brazīliju. Nē, viņa bija naktī, bet kaut kādā pēc tam bija spēle Japāna pret Irānu. Jā. Tur bez variantiem. Jā, daudz spēles tā kā grūti izskot līdzi, bet neskatoties uz to, ir sākusies otrā nedēļa vīriem. Un šobrīd bija arī otrā nedēļa dāmām. Ko tam pirmo ņemsim, dāmas vai ņemam džekus? Sāksim ar dāmām, es domāju. Tā var ķerties klāt. Tātad, jā. Varbūt tādas lietas, kas man iekrita acīs otrā nedēļā, tas, ka tiešām Francija ir tāds bišķiņ, nezinu, outsiders, bet skatoties viņas spēles var just to, ka viņi ir līmenī zemāka komanda. Arī Turcija, jau pēc tāda lēnāka starta, lēnām jau iet apkaļ tajā apritē. Un, kas vēl? Jā, šobrīd Polija un Brazīlija bez zaudējumiem. To nav tā īpaši atzīmēt. Un kas vēl tad cīņā par olimpisko ceļzīmi šobrīd Kanāda ar Nīderlandi citās. Nīderlandi ir uzkāpus 2 vietas tajā rangā. Jā, jo bija iepriekšējā ranga, tā kā updatā bija tā, ka Kanāda bija priekšā, bet šobrīd jau ir Nīderlanda. Un tur ļoti maz, tur bija kaut kāda 2,21 punkts precīzi starp komandām. Tas ir ļoti maz, jā. Tas ir, jā, tiešām maz. Un, jo, piemēram, džekiem tur ir šobrīd tā, ka tā komanda Kuba, kas ir iekšā, viņi ir pa kaut kādiem 20 pāri punktiem priekšā. Un, principā, it kā viņi tur vēl cīnās, bet, principā, nereāli tur, mālas, kad aiz Kubas Serbija bija. Serbija nāk un principā, nereāli aizcīnīties. Bet kā Ralf, tev vispār, tu sako vairāk sievietēm vai vīriešiem, vai tev vienalga? Ir tā, kad mans tēcis skatās Nāciju līgu, tad es skatos Nāciju līgu. Viņš daudz skatās, jā. Jā, viņš tiešām varētu izstāstīt visu, bet abiem sakoju līdzi. Bet tā, ja viens mājās, tad džekiem noteikti. Ja džekiem pieminām par tiem, kas šobrīd ir bez zaudējumiem, tā šobrīd ir Itālija un Slovenija. Lai gan, ja pasīsimies tabulā, tad šobrīd viņi nav augšā, jo tur kaut kāda Brazīlija, manuprāt, un kaut kas vēl ir aizdījuši par spēli vairāk. Tātad, tā angliski saka game in hand. Itālija un Slovenija vēl cīnās par olimpisko ceļzīmu, lai gan visticamāk jau kvalificēsies. Kā jūs teicāt, tad tur, ja precīzi, tad 22,6 punkti. Šobrīd aiz Kubas atrodas Serbija. Un, tur, ja jautājums, skatās, kas tur kvalificējušies, tad iepriekš tur bija pagājušajā gadā olimpiskie kvalifikācijas turnīri. Tad tur arī šīs kaut kādas ranga komandas, kas varbūt nav tik augsti, ir kvalificējušās. Un tur ir vēl, piemēram, Ēģipte, džekiem, kas ir kā labākā Āfrikas komanda. Un dāmā, manuprāt, tā ir Kenija. Un tad tur vēl ir labākā Āzijas komanda, kas ir abām mojas Japāna. Jā, vai vēl labākā bija kas jau bija tā kā arī, man liekas, Dominikāna, kas bija arī labākā. Bet viņi jau ir tā kā rankingā jau kvalificēs ar vienkārši. Kas vēl jāpiemina, tad šobrīd ASV būs ļoti svarīga nedēļa, jo šobrīd tikai 1 uzvara un 3 punkti. Tā kā, ja vēl vēlas, kā jau Turalf teica pirms epizodes, tad būs apakaļ labākais sastāvs, tad viņi cīnīsies tagad uz comeback nedēļu. Tā kā man kā draftā man ir Amerika paņem, tā kā man ļoti svarīgi, lai viņi izcīna uzvars, lai kaut kāds paņem punktiņus. Un, jo viņi jau kvalificējušies olimpiādē, tā kā viņiem nav tik svarīgi šīs pirmā nedēļa, un tur arī viņi bišķiņā atļāvās, tā teikt, bišķiņā atlaida. Kā tev tam vēl novērojam? Vai? Nekāda, man liekas, ka visi gatavojas šobrīd olimpiskajām spēlēm. Kuba spēs noturēties? Es domāju, ka jā. Viņi man ir, es viņus esmu paņēmis, es domāju, ka viņi bliezīs tālāk.
kas bija Instant Volleyball World Bilds, kad šī pirmā reize, kad Simona spēlēja Nāciju līgā, to es nebiju piefiksējis, kad iepriekš viņš nebija vispār ņēmis dalību. Tā kā šis bija pirmais gads viņam, un tur bija vēl kaut kāda interesanta faktiņa, kad starp Nīderlandu un Turciju bija visvairāk punktu gūt spēlē. Un, laikam, Ishikawa vai viens no Japāņiem kļuva par visu laiku rezultātīvāko. To es redzēju, tā kā tur bija visādi interesanti fakti. Bet jā, sekojam līdz Nāciju līgai, šobrīd jau 2. nedēļa. Un mūsu draft starp rezultāti ienāks, apkoposim tos jau, kad būs gan dāmām, gan arī vīriem nospēlēts 2 nedēļas. Lai var tā objektīvi paskatīties uz rezultātiem. Bet par lielo volejbolu tas arī viss, jeb Nāciju līgu. Un savu dalību Sudraba līgā šobrīd noslēgusi ir Latvijas sieviešu izlase tieši tā. Žēl gan, ka pēdējā nedēļā 2 zaudējumi, 3-1 pret Somiju un 0-3 pret Ungāriju. 0-3 pret Ungāriju. Beigās 6. vieta, 3 uzvaras, 3 zaudējumi, neitrāla bilants. Tā kā varētu teikt, ka normāls sniegums, varbūt teikt pat labs, ņemot vērā, kad vinējām to, ko vajadzēja vinēt, un 2 zaudējumi pret Ungāriju un 1 zaudējums pret Somiju, kas arī šobrīd būs finālists Sudraba līgā. Un, kā tev liekas, Tom, varējām būt bišķiņ augstāk? Es domāju, ka jā, bet man liekas, tā spēle par Bosniju Hercegovinu būtu bijusi ļoti interesanta, jo par tām būs jāspēlē arī kvalifikācijā, bet viņas noņēmās. Grūti konkurēt pagaidām, man liekas, mums ar tām izlasēm, bet progress ir redzams. Es pats nostījos spēli pret Ungāriju, un dažbrīd bija ļoti laba spēle, dažbrīd bija sūdīgāk, sliktāk. Un, līdz ar to, jā, es domāju, ka rezultāts ir diezgan likumsakarīgs. Varbūt, man liekas, tā objektīvāk būtu, ja mēs būtu tur varbūt vieta vai 2 augstāk, varbūt 5. vai 4. vieta būtu tā pilnīgi objektīva, jo Gruzija, kas bija 5. vietā, mēs uzvarējām pārliecinoši mājās. Tā kā varbūt tur tas formāts tāds. Tā pašā laikā interesants skatītājiem, bet varbūt netik pateicīgs komandām, jo neizspēlē ar visām. Un, tāds piemērs šobrīd ir Zelta līgā, par ko mēs paši nerunājam, bet šoreiz jāpiemina, jo Igauņi tur ir tikuši top 4, Final Four. Bet viņiem tur tāds, varētu teikt, pelnšīs stāsts, kur viņi spēlē pret Luksemburgu, spēlē pret Azerbaidžānu, kas nav top izlases. Beigās arī tur bija pret Spāņiem bija ļoti svarīga spēle, jo tur viņi vinēja 3-2. Ja tur nebūtu vinējuši, tad arī tas punktiņš atdotais tiktu Spāņi. Un arī Bēļģiem paveicās, ka viņi 4 no 6 spēlēm vinēja, bet vinēja 5 setos. Tā kā šāda apstākļu sakritības dēļ beigās Igauņu mūsu kaimiņi izdevušies kvalificēties Zelta līgai top 4. Tā kā redzam, ka mēs vispār pat nespēlējam Sudraba līgā, vispār pat neņemam startu šajās līgās. Tā pašā laikā kaimiņi mums jau tur ir vairākas soļus priekšā un pat spēja kvalificēties top 4. Un ir starp tādām izlasēm kā Ukraina, Horvātija un Čehija, kas ir diezgan spēcīgas izlases Eiropā. Un arī tieši Igauņiem būs jāstājas pretī Horvātiem, kas bija izcīnīja 1. vietu regulārajā čempī. Tā kā cerams, ka arī kaimiņiem izdosies aizsūļot tālāk un varbūt izcīnīt zeltu šajā turnīrā. Kā tev, Ralf, vispār sanāca dāmām paskot līdzi? Dāmām, jā, spēlē pret Gruziju. Dāgas bija Rīgā, jā. Jā, bet es to skatījos pa televizoru un pret Ungāriju. Jā, tā ar to arī rāda, jā. Mums arī nesnāca aiziet vietas, bet kā tev vispār tas Sudraba līgas formāts? Tu labāk atbalsti šādu vai? Nē, es neatbalstu šādu, jo, cik es saprotu, tā kā var paveikties ar komandām, kāds tev nāk pretī, piemēram, Igauņu gadījumā, Zelta līgā. Un arī es uzskatu, ka tikai 2 meitenēm, piemēram, sievietēm, 2 komandas tikai uzreiz tas finālā. Ir slikti, jā. Tas ir slikti. Tikpat labi tā pirmā var zaudēt 4. fināla 8. Tomēr, sieviešu volejbols. Tur ir neparunāts. Ja mēs arī spriedām, ja būtu 4 komandas sievietēm, mūsējās varbūt būtu aizķērušās. Un jūs spēlē pret visām. Jā. Bet Ralf, vispār mūsējām dāmām bija 1 spēle Rīgā. Kā tev bija U18, jūs jau arī Rīgā spēlēt 2. kārtu? Kā bija mājās spēlēt? Pirmā reize nepie tādas publikas. Pirmā reize, tiešām, jā. Bija pirms tam U20 Daugavpilī, bet tur man nesnāca pašam iziet uz laukumu, bet U18 Rīgā, kosmos. Tas pat nebija nekas tāds, cik tur 300-400 skatītāji labākajā gadījumā, bet man prieks, ka bērni nāk skatīties sportu, cilvēki no malas nāk skatīties sportu un izbauda to, ko tu dari. Galvenais jau man, piemēram, vairāk patīk radīt prieku citiem, nevis sev. Jā, tiešām jūs atzīstam nospēlēt. Es pats biju šokā. Es biju uz 1 spēli pirmā spēle bija pret Turciju, vai ne? Jā, pret Turciju. Jā, mēs aizgājām pusstundu iepriekš, likās, ka vietas būs.
vietas nebija gandrīz. Kaut kur stūrītī apsēdāmies. Un, reāli salīdzinot, es uzreiz salīdzināju ar pagājušo gadu, reāli progress jūtams. Jo pagājušajā gadā Vācija, Austrija, Serbija, man liekas, bija. Jā. Tur bija 3 zāģi, šogad 1 uzvaru pat un reāli atzīstam cīnījāties to pašu Austriju. Bija ļoti tuvu, ja tur vajadzēja ņemt. Bet tev tur bija arī pašam kaut kāds bišķi veselīgs problēmas, ne tajā laikā tieši. Bet, es biju gatavs spēlēt rīt treniņā. Es trenerim teicu, pēc rīt treniņa es aizgāju trenerim pie īstenībā pieklāvēja, bija tāds, iekšēji jau raudāt gribējās. Zin kā, visdrīzāk nevarēšu palīdzēt spēlēt pret Austriju, bet pateicoties fizioterapeitam, kurš arī mūsu komandas ārsts, viņš man iedod vienu tabletīti, aiziet un mauc. Bija gatavs spēlēt, teicu pirms spēles, ka es gatavs uziet. Godīgi sakot, kāpēc man neuzlaid laukumā jau no pirmā seta sākuma nav nejausmas. Bet, treneru lēmums. Bija labi tās reizes, ko tu izgāji. Man tiešām bija ļoti atzīstama tā no beņķa, tā augstam ienākt. Bet tu jau pats minēji U20. Kā tur bija vispār? Snākt bišķi pie vecākiem čaļiem uzreiz. Jā, tur tāds mazais zaķēns. Jā, tur ir kā ir. Forši, protams, ļoti. Piemēram, Kristians Fokerots arī. Es vienmēr uz viņu skaties kā augstāku kaluma spēlētāju, bet tagad tu ar viņu uztrenējies, paņem sitienu, kaut ko paskaņo, lai sit stiprāk, un tad ir savādāk, jā. Labs noteikti forši, kad treneri ņem tieši jūs kā jaunāks bišķiņi tā kā uz lielo izlasi, bet gan jau nākamais ceramies klāt pie turnīra, gan jau tu vairāk pats arī pasakoji, Starija Blanskī bija beach posms Challengers, tur fantastisks iegums dāmām un sudraba medaļas. Man viens klips no tā turnīra paliks atmiņā. Latviešu fani labākie. Jā, dāmām sudrabs, tas, protams, gaidāms. Mūsējās, protams, ir Elite 16 līmeņa komanda. Finālā arī gan zaudējām spēcīgajām ķīniešu dotam. Ķīnietis izskatās bīstams. 7. reitingā, jā, virs mūsējām. Tā kā, jā, sudrabs atzīstam pirms olimpiskajām spēlēm pārliecībai. Bet džekiem jau iepriekšējā reizē teicām, ka būs 3 pāri, bet, diemžēl, šoreiz tikai 2 ņēma dalību, jo tom tavajā teicās. Ardim, jā, bija vēdra vīrus, tā kā, veselīgi pirmajā vietā, tīpaši mums nācija kausa, bet es nezinu, vai džeks kaut ko jāpārmet kaut kas, jo reāli tāda pauze bija starp spēlēm, tā kā tu iesāc, tad ir Samuelai, man liekas, bija 4 stundu pauze, un to jāatsāk spēlēt. Tur bija dēļ tiem laikapstākļiem. Jā, tur bija lietas, vējš, stiprs, tā kā, kā ir tā ir, bet prieks, ka šajā vēsturiskajā vietā atgriezās pludmales volejbols, kur ir 700 iedzīvotāji tikai. Jā, un tevs pieminētais Samuelo brāļi piekāpās jau pazīstamiem AJE 0-2 jau, manuprāt, 2. reizi tiekās kvalifikācijā šajā sezonā. Zaudējumi pirmais sets bija līdzīgs, bet 2. jau AJE brāļi bija pārliecinošāki. Un arī jaunie džeki, Liepa Puškuns, arī pret saviem vienaudžiem, Kaneru Tāru spēlēja. Pirmais sets tur bez variantiem uz 12, bet otrais bija jāņem. Otrais, jā, bija daudz līdzīgāks. Un tom, kā minēja, tas atgadījums bija tieši Samuelu spēlē. Un arī AJE brāļi Instagram atzīmē, kad latviešu fani ir labākie un kad visa enerģija aizgāja ārpus laukuma vai kaut kā tā. Viņš teica, ka visas minūtes pārākumu viņš mēģināja noturēties, lai nesākt smieties. Jā, tā kā, jā, žēl, ka šajā reizē neviens no mūsu pāriem neaizsniedzās līdz pamaturnīram. Bet vēl viens nozīmīgs notikums mūsu pašmājas smiltīs U20 atlase, kas bija vīta nedaudz ap skandāliem, nedaudz ap šo te visu dopinga sērgu, bet beigās gan Kristians spēlēja, jo cik es sākumā pats sapratu, tad tas lēmums bija tāds, ka viņš nevar spēlēt tādās, tā kā tiešā federācijā bija valdes sēde, cik sapratu, tad viņš nevarēja spēlēt kaut kādās turnīros, kur dot punktus un kas iet reitingā. Ka šādā iekšējā turnīrā viņš var spēlēt, jo, ja beigās tomēr apelācija ir veiksmīga, lai viņš var piedalīties tajā U20 čempionā, lai nav tā, ka viņš nav spēlējis atlasē. Bet šodien, kā redzams, tad viņš arī pieteicies depoir. Bet jā, bija U20 atlasē, tur arī es ņēmu dalību. Pateicoties Ralfam, mums nebija jāspēlē kvalifikācija. Kas tev bija kaut kāds? Jā, mums ar Edvardu bija arī vēdra vīrus, tas pats, ko teica, ka Sārdim, Vai vienkārši bail bija spēlēt pret mums? Negribējās zaudēt. Bet jā, mēs tikām uzreiz pamatā. Tur bija tātad 8 komandas kopumā spēlē. Un varbūt daudziem par pārsteigumu mums izdevās arī kvalificēties Final Four. Un vinējām Dobeļbrāļus, vinējām arī Mats Lēvičs.
Ar Kilku, jā. Nu, mums tur bija šī paveicās, jo sākumā mēs bijām ielikt tā kā grupā, otrā grupā. Manuprāt, tur mēs iespējams būtu palikuši pēdējie un arī netikuši tālāk. Bet beigās, kad mēs bijām otrā grupā, tur arī sākumā bija šī to grafiku. Viss tur sanāca, ka es tur biju kavēju spēli. Un tad jā, bet jā, beigās viss veiksmīgi. Beigās sīvās abas uzvaras izcīnījām 3 setos un kvalificējāmies otrajai dienai. Tur gan mums tāds bēdīgāks sniegums, ka pārliecinoši zaudējām, bet nu, 4 ir 4. Kas vēl bija forši, tad varēja tā dzirdēt un just, kad volejbola saimē klausās mūsu podcastu. Un arī ar vairākiem cilvēkiem, zinu, tu tom runāji. Jā. Un arī ar Alfam teikt, kurš uzprasījās uz epizodi arī. Bet mēs viņu gribējām aicināt, jebkurā gadījumā. Tāpēc, tā kā prieks, ka nebūs pašiem jājautā. Jā, bet Alf, man viens jautājums par tavu tēti. Man jau ļoti ilgi interesē, ko nozīmē pako? Ko nozīmē pako? Vai tas ir vienkārši? Nē, tur ir kaut kāds stāsts. Es viņam esmu jautājis. Viņš teica, vienreiz bija tā, viņš ar džekiem, tur normāli tur kaut kur tur skatījās filmu, nezinu, klubā vai bārā. Un tur kaut kāds zaglis pako vai bandīts kaut kāds. Un tā viņam arī iesauc. Okay. Un tagad visi. Okay. Bet man nepatīk, ka tas mani aizskat tas vārds. Es domāju, ka Ralfs. Okay, bet jā, biju 20 atlases, bet jā, kā jau teicām, tad jūs bijāt U18 atlasē. Tur, jūs bijāt kā favorīti principā. Un jūs tur prognozēja vieglu uzvaru, bet tā gan nebija. Finālā jums tur nācās pamocīties. Vai kā tur jūs bijāt iedzinējuši ko tā tur? Jā. Man vispār nepatīk tas favorīts status, jo es teiktu, ka varbūt pēc volejbola spējām, skilliem, iespējams arī bijām favorīti, taču nevar nolikt to, ka džeki ir trenējušies visu ziemu, visas pagājušās vasaras, tikai beach, tomēr es nesen no zāles atnācis. Un tur skatīt, mēs pirmo setu finālā zaudējām uz 17, un tur arī bija diezgan tādas daudz, kā pateikt, negācijas? Tādas sliktas epizodes tiešām, tādas, kas nav raksturīgas mums. Uztraukums? Jā, varbūt. Bet es mēģināju uzmudrināt savu pārnieku, tomēr viņam tikai 3. gads volejbolā, 2. ar mani vispār. Un es tāds vairāk jaunatis volejbolā pieredzējušāks un es mēģināju paņemt uz saviem pleciem to visu. Un pirmā seta zaudējām, tur no malas tur jau kāds tur raksta čatā, kad visi Andrejevam tur ir gals, beidzot zaudēs tur. Es čeki. Okay, bet Ralfa emocijas pēc spēles parādīja. Ko tas nozīmē? Varbūt viņš pārdīgāt, jo toreiz Polijā man busā stāstīja, ka tas izreģinājās, ka jums tur francūži nāk pretī čempioni kaut ko. Jā, bet tas zemapziņā tāpat bija tas, ka jāuzvar. Nebija tā, ka mēs nācām, ka mēs vinēsim tiešām. Tas bija tā. Bet dienas beigās viss labi, jūs kvalificēties un tad šobrīd saprotu aktīvi gatavojaties, jā? Jā, katru dienu pa treniņam, arī brīvdienās. Ja brīvdienās nesanāk intensīvāk, tad kaut ko tur liels ieguldījums šeit ir manam tētim, kurš nāk brīvdienās ar mani padot bumbas vienkārši. Okay. Un tu teici, ka dosieties arī uz Franciju gatavošanās nolūkos? Jā. Tur ir kā vēl nav 100% zināms, bet ir informācija, ka iespējams uz Brazīļu pāri, Norvēģiju pāri. Ok, tad forši ar labākiem patronēties. Kā jūs braucat uz šito čempionu? Šis jums būs pirmais abiem. Un šeit mums sēdēja arī Kristiāns un prasījām viņam. Viņš teica, ka bija daudz kas nezināmais. Tāds, ka braucat ar pirmo čempionu, nezinu, kāds būs tas līmenis, vai tu skaties labs, vai tu esi sūdīgs. Kādas jums ir tās sajūtas? Jā, šo man arī treneri teica, ka varbūt tā, ka viena spēle varbūt tā kā pret 16 vecuma jauniešiem tāda sajūta. Un nākamā varbūt, piemēram, izslēgšanas spēlē, piemēram, parasti tas ceturtdaļfināls, tas noteicošos, tur uznāk pretī džeki, kas reāli varētu vinēt U20 džekus. Okay. Ļoti liela līmeņa. Jā, mums tas ceturtdaļfināls ir vissvarīgākais, jo mēs tieši runājām ar Gustavu pēc atlases, un mēs runājām, kad sanāk Jaunžēkars ar Matīs, viņi zaudēja ceturtdaļfinālā tieši arī favorītiem beigās. Un viņi neizcīna to medaļu, un tad beigās sanāk, ka neviens par viņu tā nerunāja, tā kā tas ir par Gustavu un Kristiānu, kad viņi beigās izcīna to medaļu. Viņi varēja būt arī medaļas. Jā, viņi varēja būt medaļās, viņi bija viena no favorītiem, un tā, ka viņi mācās, ka grupā zaudēja, tas nāca, ka viņam tie dāņi atnāca jau ātrāk turnīrā pretī. Vispār par U20 atlasu runājot, viņi iespējams bija tāds negatīvais pārsteigums. Šalkovs, kas ir Jaunžēkars, neizkļuva no grupas. Šis... Bet visu cieņu Bērziņam ar Blekti. Jā, viņi tiešām labi spēlēja. Un arī mums pusnā likās, ka viņi diezgan ņemam, bet beigās galīgi tā nebija. Bet tom paralēli jums vēl bija tiesnešu seminārs. Jā. Nolūk gatavoties Jūrmalā. Gatavojamies pamatā Jūrmalā. Apspriedām kaut kādas jaunākas tendences, kaut ko. It kā nekas nav mainījies.
Jo, ja mēs runājam par augšējā piespēli, tas vairāk uz zāli, jā, bet beachā viss pa vecam. Interesanti bija atkal palasīties par medicīniskiem pārtraukumiem, bet kā man Arnis Bergmans minēja, domāju, visi zina. Tad, kamēr tu viņus nepiedzīvos dzīvē, tikmēr tu nezinās, kā rīkoties, kā tiesnesis viņos. Mēs pagājušajā gadā... Arī tavu tēta pārinieks Toms tika aprunāts par pagājušā gada Liepājas posmu. Par pirkstu, jā, kad tā bija tāds pilota epizode no pagājušā gada. Kas tur bija? Kad tu varbūt precīzāk atceries. Vispār bija tā, ka es spēlēju blakus laukuma tieši. Un mums arī svarīga spēle, mēs Baltijas čempioni tikām 8. Pirmais pamats un jau 8. tur. Un es spēlēju. Un es dzirdu, Toms iekliedzās. Vienkārši, man liekas, sākumā es redzu, man sensis guļ, bet izrādās, tas bija Toms. Es tur jau ar sirdi aizgājis gandrīz. Jā, un viņam laikam, cik es sapratu, tika pirksts vai izlauzts vai sastiepts. Beigās tur kaut kas bija tikai sastiepts, bet viņš pēc viņam fizioterapeits, viņš tajā vakarā aizbrauca pie fizioterapeita, viņam it kā teica, ka izskatās, ka nebūs arī fināla posms ies secen. Pēc tam un nākamās dienas spēle pret Pļaviņu Toči ies secen, bet viņi nospēlēja. Un viņš tur kaut kāds mēnesis vienkārši tīna pirkstu kopā un visu laiku spēlēja. Man pirms 2 gadiem arī finālos kvalifikācijā ierauga pa muti pulga. Un mēs arī ņēmām medicīnisko. Es atceros to posmu. Jā, mēs arī ir pieredzēts dzīvē medicīniskais pārtraukums. Bet atlases norisinājās vēl Losandā, ko var pieminēt. Atšķirībā sākumā bija, ka viss būs Jēzemežā. Iespējams, tas pakārtos tiesnešu semināru. Iespējams, jā, jo mums notika viss Olimpiskajā sporta centrā turpat blakām. Tur bija jums tā teorētiskā. Teorētiskā, jā, un praktiskā bija Osandā. Jā, bet viens plusiņš, ko es pamanīju tāds īpaši, kad Osandā smilts, neplēja kājas netīrs, nezinu, kā tev ir, bet man, piemēram, pēc ķēzera vienmēr netīrs kājas ir. Tas bija vienīgais labais, bet kopumā vispār, lai sākumā likās, man nebūs tik forši Osandā, bet beigās teikt, pat bija foršāk nekā ķēzera. Laikapstākļi atkal iepriecinājumos. Pirmajā dienā. Jā, bija pārtrauc pat spēles, jā, sākumā, jo bija laikam Zibens. Bija Zibens, jā. Tad snāk, tev spēle gan bija vēlāk, jā, tāpēc tu varbūt nebija uz vietas. Es biju uz vietas, bet pirmā kārta, tika spēlēta un tika pārtraukts uz stundu spēles. Varbūt tas mums nāca pa labi, varbūt arī tāpēc kvalificējāmies uz otro dienu. Bet varam pieminēt, jā, ka puišiem kvalificējās Fokaruts Rauziņi un dāmām Eber Konstantīnov. Jā, jāsaka, jā. Pusfināls bija uz 6-4, man liekas. Pirmajā dienā gan es viņus tiesāju, viņus iztujās tā, ka čiliņā, tur vienā setā pat uz 16, bet viņas kontrolē to spēli. Bet, kas jāpiemina, tad bija arī U22 pārspēle otrajā dienā paralēli norisinājās, kur Auziņš ar Liepu spēlēja pret Oliveru un Bērziņu. Un ceļzīme nonāca šoreiz gan Oliveru un Sandra rokās. Gustavs pēc tā bija galīgi tāds satriekts, varēja redzēt. Es viņu nekad nebiju redzējis tik bēdīgi. Viņš teica, viņš bija vīlies, viņš pats atteica, bet jā, gan jau tāds, es nezinu, tu jau uz to ceļzīmi izcīnīs, tev viņi tā kā principā tādu, nezinu, ārēju apstākļu dēļ, vai tā varētu noteikti nedēļ tavas vainas, tev viņi tā kā atņem. Varētu būt tā ļoti tāds vilšanās, un kā arī pats Gustavs teica, viņam ļoti svarīgi tieši šie jauniešu čempionāti, un tas nāk, viņš tagad beigās pat vispār nebrauc uz viņiem. Bet U22 jau šonedēļ ir. Jā, U22 ļoti ātri. Jaunīgi sākumā neierast, manuprāt, agri. Jā, tā kā sekosim līdzi, kā veiksies mūsu pāriem. Bet vietējās smilts lēnām uzkarst. Tieši tā. Depo Open Jūrmalā jau šajā nedēļas nogalē. Ralf, tu jau arī spēlēs, jā? Protams. Ar Dūdi? Jā, Dūdi. Edvard Dūde, jā. Un kā jūs esat pamaturnīrā uzreiz? Jā. Kvalifikācija jums nebūs? Diezgan augstu. Un kā jūs ejat pēc, nezinu, medaļām, vai kāds jums mērķis? Mērķis ir sagatavoties tam 18. Eiropas čempionātam. Galvenais ir nospēlēt labi. Šoreiz tiešām ir nevis labāk ir laikam skaists zaudējums nekā slikti uzvar. Šoreiz. Bet, tad jau redzēs. Spēles kvalitāte. Jā, kvalitāte, protams. Okay. Ko varam pieminēt varbūt šogad, kad, tieši varbūt, es nezinu, kā būs citos posmos, bet Jūrmalā ir vērts braukt uz piekdienu arī skatītājiem. Jo nav tikai kvalifikācija, tiks aizvadīt arī pirmās grupas spēles jau piekdienā. Līdz ar to, principā, visu dienu būs paredzēta volejbolam. Un sestdien, svētdien, kā jau vienmēr. Tur ir arī neliels akmetiņš, ko var iemest federācijas dārziņā, kad jau kvalifikācija, kā jūs sakat, tā, kad ir 4 komandas, tad tas jau piekdien no rīta sāksies kvalifikācija, no 10, kas principā,
liela daļa spēlējušo ir strādājušie cilvēki. Tā ir diezgan liela problēma. Tā kā šis turnīrs, kā jau tur smējās, tad dīgdeņiem, jauniešiem un pusprofesionāļiem. Tas tāds bišķiņ mīnus, bet Depo Open Jūrmalā jau šajā nedēļā. Es arī spēlēšu, mēs esam 2. numurs kvalifikācijas kārtā. Ar ko spēlēs? Ar Sandru Kalniņu. Tā kā skatīsimies, vai mums izdosies arī izcīnīt vietu pamaturnīrā, gluži kā Ralfam. Un varbūt jau tiksimies kaut kādā turnīra fāzē. Jo pagājušajā gadā spēlējām viens pret otru fināla posmā. Kopumā šogad atgādinām, ka 5 depo posmi. Tieši tā. Viens reizes ir Evza. Un lietas mainās, bet saraksts, mēs rakstām otrdienā, saraksts tika izlikts tikai šodien. Un tā kā vēlā saraksta izlikšana nemainās, un tas federācijā jau tā principā raksturīgi. Bet jā, posms šajā nedēļā. Un redzēsim. Es ļoti gaidu personīgi. Grūti, man liekas, prognozēt. Es neapstījos, kas ir no favorītiem pieteikušies. Īstenībā, pa lielu baigi. Ir Puškundzes Ernests spēlēs ar Mihailu Samoilovu. Tās būs interesants pāris. Tiešām interesants duets. Nezinu, kāpēc Toms Liepa nespēlēs. Varbūt Tomam pēc U22 arī kaut kāds pārdomas. Varbūt. Lai gan viņš jau bija, viņam jau teorētiski viņš jau bija jau sen atmest to cerību braukt uz U22, bet tāpat tā viena spēle ar Gustavu varbūt pamainīja. Un Folkerts, Kristians. Jā, viņš tomēr spēlēs. Jā, viņš beigās spēlēs. Tad varbūt viņus mēs varam likt kā galvenos favorītus. Iespējams. Varbūt, jā. Bet Ralf, vēl nedaudz atgriežoties pagātnē, kā bija pagājuši ar tēti spēlēt fināla turnīrā? Īstenībā nebija slikti. Tā atbildības sajūta nedaudz vēl lielāka, bet to es nebiju tik brīvs kā vienmēr uz laukuma. Bija tāds, visi servēja pa mani, parasti tā nav. Bet arī bija tāda interesanta epizode, par Kristoferu spēlējot tikšanu ārā no grupas. 19-20 esam vadībā, pirmo setu vinējuši. Kristoferu pārnieks izdomā uzsarvēt pēdējos servi pa manu tēti. Man bija tāds, kāpēc? Es vēlu, kāpēc? Un viņš nokārtēja, man bija tāds, paldies Dievam. Jā. Bet tu jau vispār daudz pieminēji par tieši tēti. Kāda vispār viņam bija tā loma tavā, nezinu, viņš tev tieši tā kā iepazīstināja ar volejbolu, vai tu dēļ viņa sāk spēlēt? Es atceros, kad es mazs smiltīs, kad tēti spēlēja, kad bija tāds Cērs Opens, vai kā viņi tur sauc, kādreiz nevis Depo, vai Ergo. Zelta. Un man mamma malā visu laiku bumbu pamet, kā tētim bija pauzes starp spēlēm, tā viņš man un abu vecākie ieguldījums ir vienkārši nereāls, tiešām nereāls. Es esmu līdzīgs, es uzskatu, kā Emīls Točs šobrīd. Kaut kas ļoti līdzīgs. Tikai es neesmu populārs. Nebija tāda populārs. Tad nebija. Es ticu, ka es būtu volleyball world. Tāds sociāla tīkla vēl nebija tik tālu, jā. Bet jā, tu vispār, zināms, tev pašam patīk sekot līdz volejbolam, un tā, tu arī pastāstīji, tev bija doma arī pašam taisīt podcastu. Bija, jā, bet ir kur 2 cilvēki. Mēs tev pasteidzās. Mēs tev biežāk sauksim ciemā. Tieši tā, un tu arī pagājuši komentēji U20 čempi, kā tas bija, ko nelikās pašam gribas laiku laukumā spēlēt. Bija ļoti dīvaini. Es atceros, tas bija tāds vakars, kad mēs braucām, bija ritīgā vētra. Un mēs braucām uz King of the Court Ogrē. Vienkārši mūs uzaicināja Ogres pilsētas svētku ietveros. Un man Jānis Celmiņš uzraksta, negribi? Es tāds tētim saku, nē, kaut kā kauns. Un tad beigās viņš teica, es tāds, labi. Un tad arī viss aizgāja. Bija interesanti. Protams, es klausīties vēlreiz to negribēju, ko es tur teicu. Bet nebija īstenībā slikti. Es biju sagatavojies tāpat kā Kristofers, kur viss tur bija kārtīgi. Nē, bija labi. Es atceros, to tēti runāju dienu pirms. Viņš teica, ka tu jau tev pieraksti, tev tik biezi sagatavot. Bet nē, man ļoti patika. Tu komentēji ceturdaļfināls? Nē, pusfināls. Jā, un tad finālā bija Celmiņš ar Ivanovu, man liekas, jā, bet, pa maziem solīšiem jāsāk. Bet vēlos piebilst vēl tas, ka interesanti bija tas, es gribētu, piemēram, ir cilvēki, kas domāju, kas arī no malas saka, Tom tur nesanāk. Es gribētu redzēt, kā viņš pats pirmo reizi pamēģina viens pats bez neviena. Tas ir vēl grūtāk. Celmiņš Ivanovu runā divatā. Protams, viņi viena arī varētu daudz labāk nekā es norunāt, bet viss ir laiks. Tas ir podkāstos, man baigi labi, ka mēs tā kā divatā uzreiz daudz vieglāk. Un nav nākotnē doma varbūt vēl kādreiz. Ir arī runāts ar Jānu Celmiņu, kad viņš man kaut ko vēl piedāvās. Tad jau redzēsim. Te man liekas, es liku tas, ka nav tik daudz to spēles volejbolā vispār. Salīdzinām ar hokeju, basketbolu. Labi, tad vasarā Depo ir, jā.
Ir īpaši es diezgan aizņemts jaunietis ar sportu. Nu, plus vēl tev, jā. Pats būs finālos. Nevarēs, jā. Bet, ja nesnāks volejbols karjeru, tad varēs būt profesionāls komentētājs. Bet mums te iepriekš gadījās neliels incidents ar vienu mūrjāņu pārstāvu, jo Kristians tā kā sanāca iepriekšējā podkāstā, es nezinu, ja tu klausies, sanāca varbūt nedaudz tā kā apvainot, nezinu, jauno mūrjāņu paudzi vai tā. Un tad, kur mums tagad sēž viens pārstāvs no jaunās viņam, es viņam daļai piekrītu. Bet tā kā tu jūti, ka, nezinu, piemēram, jums tur kaut nezinu, nu tā kā tu dzirdi, ka runā kaut kas, ka jūs tur nesat tik labi vai... Es teikšu tā, ka drīzāk pa mani un Edvardu nerunā tā. Piemēram, arī atnāk, Džeks saka, mēs spēlējam 18 atlasē par tādu Kailu Mičulu, un viņš saka, jūs tik esat vienīgi, kas vispār kaut ko progresē no mūrjāņiem. Un es viņam daļai piekrītu, daļai nē. Tas tā kā pateikt, protams, es uzskatu, ka tie, kas tagad nāk uz 8. un 9. klasi, ir fiziski un vispār tehniski sliktāki nekā, piemēram, kad atnāca Kristians, kad atnācām es, piemēram, ar Vēnsbergu to pašu. Nu, ir arī mums tagad tāds cēlājs Markus Vēnsbergs, viņam ir ļoti liela izaugsme, tas arī ir dēļ trenera Raimonda Liniņa, es uzskatu, ļoti liels nopelns. Un nevar arī nepieminēt, vienu gadu es trenējos pie Laura Iecelnieka, tas bija, tur bija ļoti interesanti. Neko nevarēja teikt, bet man tas patīk, ka to treneris ir tāds stingrs, tā kā Kristians pieminēja, tiešām visu raksturu. Tā kā tu ideāli to vari salīdzināt, gan to pieredzēs. Tas ir interesanti, tas tiešām ir interesanti. Jā, jūs trīs arī, tu, Markus un Edvards bijāt U20 izlasē, jā. Bet kurš ir labāks, par to es nespriedīšu, protams. Nē, to nevajag. Es teikšu īstenībā divi dažādi treneri. Tur nevar salīdzināt. Kā mēs runājam, ja samainīt viņas vietām, samainīt paudzes, tad varētu spriest pilnvērtīgāk. Tas jau tā kā runāt, tur nezinu par Jordanu un nezinu tur ko Lebronu, tu nevar to salīdzināt, tas vienkārši tev tur cits laika, cits vispār, cits metodas treniņu un tā tālāk. Bet man tāds jautājums, kas varbūt vairākiem interesē un jauniem sportistiem tieši beach vai zāle, kas tev pašam tieši pie sirds labāk? Beach. Pie sirds beach. Bet jāskatās, kā tagad jau ļoti liela loma ir naudā. Ja es būšu profesionāls, es uzskatu, ka es visdrīzāk būšu zālē profesionāls. Lielākie iespēja pelnīt naudu. Zālē ir stabilitāte. Kāds jau vispār tas nākotnes plāns tiešā, tu mēģini varbūt tagad kodavu, nezinu? Nav vēl nekas tāds baigi īsti runāts līdz galam. Ļoti daudz ko ietekmē mans tētis, jo es uzskatu, ka viņš ir mans, aģents? Gan aģents, gan numur viens treneris. Atvainojos pārējiem treneriem, bet tiešām tēta padoms man ir pirmais, jo no bērna kājas viņš man visu ir izaudzinājis. Tiešām es no viņa ņemu ļoti daudz ko. Un nākotnes plāni, es uzskatu, ka Amerika varētu būt viens no tiem ceļiem. Bet tieši tā kā, uz zāli mēģināt vai beach, vai mēģināt tā kā... Jāskatās, šobrīd beach džekiem nav, bet es uzskatu, ka iespējams pēc 3-2 gadiem varētu kaut kas parādīties, jo arvien vairāk sāk klīst baumas, runas, taču tad jau redzēs. Bet Amerika tiešām, es domāju, ir viens no tiem ceļiem. Kaut daudzi to neatbalsta, bet redzam Tīnu Graudiņu, labi, viņa ir pludmales volejboliste. Piemēram, tās pašas... Marta Levinska. Jā, Marta Levinska, tiešām, jā. Ļoti patīk, kā spēlē. Es tieši dzirdēju, kad tieši Raimonds, mūrjāņu treneris, ka viņš teica, kad Amerikas ceļš viņu neatbalsta, bet tas kā individuāli, kā kurš uzskata, kā... Viedokļi dalās. Es domāju, ka protams, jā. Kopumā tu esi ieguvējis, tu aizbrauc uz Ameriku, jo tā ir izglītība plus sports. Eiropā, ja tu sāc spēlēt profesionāli, tomēr tās naudas, ko saņem mūsēji arī Eiropā, viņas nav milzīgas. Līdz ar to, tu nospēlē 4-5 gadus, nedod Dievs, tu dabū kaut kādu traumu, visi tu esi. Bet jā, tas, ko Rauls minēja, arī mēs par to esam runājuši, ka zālē, cik es arī parunājis citiem, zālē tev ir standarta līgums, tu katru mēnesi saņem tik un tik. Beachā tas ir atkarīgs no tā, kā tu performē. Vienā turnīrā tu vari uzvarēt. Tad tu būtu 10,000. Pēc tam tu vari 3 mēnešus ko neuzvarēt, tāpēc liela ietekme arī, kā Kristians teica, ir sponsoriem, kad viņš pie mums bija. Točam bija kaut kāds teiciens, guļošais vai kaut kā viņš teica, kaut kāds līgums zālē, tad viņam bija tāds citāts. Ok, Ralf, bet tu esi 3. mūrjāņu audzēks pie mums ciemos, bet varbūt iepriekšējā reizē Gustavs Kristiāns tā virspusēji izstāstīja, bet varbūt varētu nedaudz ieskatīt tieši to grafiku, kāds jums ir precīzi, cikos jūs ceļaties, cikos treniņš. Jā. Grafiks ir tiešām smags, smags šķiet tiem, kas tur nemācās, bet, piemēram, kā kurš ceļās no 7 līdz 7:40, es teiktu tā,
Brokastis ir no 7 līdz 8. Parasti es esmu tas gulētājs, kurš izmantos katru minūti, lai pagulētu no līdz 7:40. Jā, un ir tāds viens gadījums bijis, kas neaizēja uz brokastīm. Treniņš pie Laura Iecelnieka svarenītē, aiziet štangu virsū, taisa izklupienas, tur visu kaut ko, lēkā barjeras un bija melns gar acīm, likās viss. Un kopš tā laika es katru reizi eju uz brokastīm, man nekas tāds nav vairs atkārtojies. Galvenais bija tas, ka es pirms tam biju gājis uz tām brokastīm, tas izdomāju to vienu rītu. Varbūt tā ir sakritība, bet jā, labāk paēst šos jā, tiešām jauniešiem ieskaiest arī tie, kas Mūrjāņos neiet uz brokastīm, tiem es iesaku paēst. Jā, un tad ir 2 mācību stundas, tad ir treniņš, vai fiziskās sagatavotības treniņš vai bumbu treniņš, bet mums tagad ir jauns grafiks, ka mums ir tieši volejbolistiem, kad ir 1 diena fiziskais, 1 bumbas, 1 diena fiziskais, sanāk 2 treniņi fiziskie, 2 bumbas, bet es nezinu, tas tā grūtāk, tieši tajās fiziskajās dienās, to 2 fiziskie, no rīta jau esi tā nomirs un tev vakarā vēl ir. Un pēc tā pirmā treniņa ir 4 līdz 6 mācību stundas, kā kurā, jo mēs dalāmies rīt treniņā 2 grupās no 8. 9. un 10. līdz 12. 10. līdz 12. iet pēc 2. stundas, un 8. 9. iet pēc 4. stundas trenēties. Un tad ir 2. treniņš visiem kopā. Kā treneris pats izdomā. Okay. Jā, un tad ir vakariņas, miers, neviens baigi. Ir tādi jaunieši, kas arī es 8. klasē gāju, piemēram, spēlēt uz volejbola zāli vakarā vēl bumbu. Tagad es to nevarētu izdarīt. Jo, piemēram, man saka lielie, piemēram, Kaspars Kronbergs tagad izlases spēlētājs. To darīt nav ko, iet bumbu spēlēt, tu sapratīsi pēc pirmā gada, ka tu vairs to negribēsi, un tagad viņam pilnībā piekrīt, jo no pagājušā gada man bija tā, ka pēc treniņiem negribās kaut baigi ar volejbolu saistīt. Rīt drosmes jums arī ir, jā? Nav. Kādreiz bija tāds noteikums, arī mums ir tāda interesanta Mūrjāņos, tas, ka ir tāda plus-mīnusiņa tabula, un par noteiktiem Nīls zinās. Šaudauts Nilam, jā. Un par mīnusiņiem tev var izmest no skolas vai izteikt brīdinājumus. Cik tur vajag savākt precīzi? Kaut kādas apmēram 70. Man šķiet no 30 ir saruna ar treneri, tad ir direktors un tad jau vecāki. Jā, bet ir 3 brīdinājumi Mūrjāņos. Neatkarīgi, cik tu esi labs sportists vai slikts sportists, bet tāda Mūrjāņos nav. Disciplīna pa priekšā. Ir bijuši gadījumi, ko izmetam. Volejbolā ir zināt cilvēki. Ir, jā. Jā, saistībā ar tiem mīnusiem ir tā, ka ir tādi sarkanie mīnusi, ko tu nevari dzēst. Tas ir darbs stundās, mācības stundās. Mācības arī ir ļoti svarīga lieta. Tas arī es gribēju piebilst to, ka, piemēram, aiziet uz Mūrjāņiem, daudz domā, šitam jau mācības neinteresē. Tāpat es mēģinu mācīties uz 8, 7, lai vidēji atzīme ir tāda. Bet šis būs šautauts volejbolistiem visiem Mūrjāņos, kas iet manā klasē, jo mēs esam vienmēr augstākie reitingā. Okay. Jā. Handbolisti iepaliek, jā. Kā tu uzvidēji. Tā likās. Jā, bet tā ir. Nekas pret handbolistiem, bet ir kā ir jātur. Un tad ir tādi plusiņi, ko tu vari saņemt, piemēram, palīdzot skolotājām. Nest, piemēram, mēbeles tev palūdz vai kārtīgi busā. Jā, kārtīgi istabiņu. Uzkopjot katru dienu. Un arī ir, vakaros katru dienu 9 nāk skolotāji pārbaudīt istabiņu kārtību. Nav jābūt visam izmazgātam, bet ir jābūt kārtīgam zālē. Jums tā kā tā auklīte, es dzirdēju, ko joks. Mums ir iesauka snaiperis, tādā naktsauklītē. Un ir tādi dīvaini gadījumi bijuši, ka tu guli, tu pat nerunā, un viņa tiešām noklausās. Tas gan tāds mīnus Mūrjāņiem. Mīnus, bet ir dažreiz tā, ka gribās vairāk to privātumu, arī tu dzīvo divatā. Vēlos piebilst, ka Mūrjāņos dzīvo pa 2. Un, ja tu vēlies dzīvot viens, tad tev ir tas jāsarunā jau pirms tam ar direktoru vietnieci audzināšanas jomā, Gits Satovs, kas ir, manuprāt, ļoti pretīm nākošs cilvēks. Tiešām ar viņu var sirsnīgi parunāt. Arī esmu mēģinājis. Okay. Kad mācībās kaut kas neiet, tad var runāt ar viņu kā savu 2. klases audzinātāju. Okay. Bet kā vispār nāca tas lēmums? Tu jau zināji, ka tu gribi iet tieši uz Mūrjāņiem, vai tas bija kaut kā? Tas bija tiešām interesanti. Arī es ar tēti bieži vien braucu, piemēram, bija tāda Latvijas olimpiāda, kādreiz bija tāds pludmales volejbola turnīrs. Katra vienkārši pilsēta, piemēram, mans tēvs spēlēja ar Ģirtu Glāzeru, viņi pārstāvēja Vecpiebalgu. Un notika vienreiz Valmierā. Mēs braucam. Vienmēr, kad tu brauc uz Valmieru, ir Mūrjāņi. Jā. Un man teica, saka, šitien nākotnē tu mācīsies, šitien ir treneris Klāvas Zaikāns. Man teica, ir labās
sakaros ar Klausu Zaļkaunu, arī man viena no pirmajiem Mūrjāņu treneriem, kas kopā ar Lauru Iecelnieku man trenēja. Un es domāju, ka tā lielā manēža ir tā krūtā volejbola zāle, bet tā volejbola zāle bija tā ķieģeļa siena. Tas tā dīvaini. Nebija sākumā tas šoks, nezinu, tu jau biji tur bijis iepriekš, vai... Nē, nebija iekšā. Man teica, bija... Pirmā nakts guļot, man blakus Reinis Vasiljevskis ar Kasparu Kronbergu dzīvoja, un es dzīvoju Leo Aleksandrs Colts, arī U20 izlases spēlētāji. Zināms, jā. Jā. Un Reinis ar Kasparu uzdevusi kaut ko pa sienu, bet neko sliktu, ne rupju, tur runā vienkārši uzdevusi pa sienu. Es trīcu līdz 2 naktī vienkārši. Man bija tāds, kāpēc es te esmu, kāpēc es te mācos. Katra mazākā lieta, kaut kāds sīkums, kaut kāds aizrādījums, tu to uztver tik nopietni. Es nezinu, pirmajā gadā man tā vismaz bija. Tā varētu būt, to arī Gustavs teica, kad tā mazā un liela attiecības. Bet kad tev vispār sākās tās volejbola gaitas? Tu esi no Rīgas. Tā bija Rīgas volejbola skola vai? Sāksim ar to treniņi, nevis treniņi, bet ar tēti, tā pašdarbība vai kā to sauc, kad tētis vairāk ieguldījies. Un tad man tētis pirmajā klasē aizveda pirmo reizi pie trenera Māra Vensberga, kas šobrīd arī bija U18 izlases galvenais treneris zāles volejbolā. Un ar treneru Māru Vensbergu mums ne sadarbība, bet palielam arī sadarbība ir sākusies no pirmās klases, kad atnāca viņa dēls arī, vai no otrās klases, tas bija no otrās, man šķiet, ka Markus Vensbergs, viņa dēls arī mūsu izlases cēlājs, no U20 izlases spēlētājs. Ar viņu man bija vislabākās attiecības arī ar viņu futbola volejbola spēlēm. Jā. Es atceros, mēs nevienu setu nezaudējām. Jums savā bija dominējoši. Jā, kaut ko man treneris Raimonds Liniņš teica, ka šitie būs nākamais Samoilovs Švēdiņš. Tagad, kad mēs ar Markus kaut ko bīčā pabumbulējam Mūrjāņos, viņš saka, kāds tur Samoilovs Švēdiņš, tur es nezinu, tur kaut kāds, neviena negribas aizskatīt, kaut kāds zemāk līmeņa pāris, jā, tur nekāds Samoilovs nebūs. Bet tas dod motivāciju. Jā, es kaut kā atceros, kad tu biji pie mums uz minusu volejbola skolu. Jā, tas arī bija ar Markus mēs arī nācām. Tas teica, tev brīdī jāmūs trenēja. Un es atceros Tomu, Toms tāds milzīgs, man likās garš tagad. Bet Kristofers bija maziņš tāds, tā patīk garāks pa mani, bet arī tu jau biji mazāks, tu jau biji jaunāks, tu esi jaunāks par Tomu. Tagad es esmu īsākais. Jā. Un bija Jānis Teikmans, kur sitiens bija tāds, kad es nezinu, likās, ka viņš būs tiešām nākotnē Leons, tikai īsāka auguma. Jā, kam viss iespējas. Bet vēl joprojām viss iespējas. Jā, sanāca arī uzspēlēt viņu nevis Baltijas līgā, bet Latvijas čempionātā, ka mēs spēlējām pa 3. vietu. Tur bez variantiem mēs zaudējām. Es uzskatu, ka tas arī bija nogurums no tām 3 spēlēm pēc kārtas. Un es tieši tikai tad spēļu gaitā biju izuseļojies no tā mini-vīrusiņa. Jā. Labi, tagad varbūt pieskarsimies. Šitā sezona tomēr jaunatne visu laiku bijusi, bet Nacionāla līga. Tas bija solis augšu, noteikti bija. Es uzskatu, ka bija. It īpaši pārliecības ziņā, mentālajā. Mums bija 2 vecāki džeki. Jēkabs Ehards, diagonālas pozīcijas. Sākumā viņš bija krietni vecāks. Jā, viņš bija krietni vecāks, bet 2000. gads nemaldos. Un, viņš bija domāts kā līderis diagonāli, bet beigās viņu izkonkurēja Indars Asars, kas beigās spēja nospēlēt stabilāk, taču viņam ir ļoti vēl daudz graukt manā izpratnē. Un Toms Emīls Liepa, kurš arī šobrīd spēlē ar Ernstu Puškundzi visos šajos beach pro tūrēs. Un ar viņu, ar Tomu ir kā pa kalniem. Neko sliktu nevar teikt, bet tā, kad aiziet, tad tiešām ir ļoti labi sajūta spēlēt ar Tomu uz vienu laukumu. Un varbūt nākamgad ir kaut kāds plāns Mūrjāņu spēles, laikam, vēl joprojām Nacionālā līgā. Un tad... Īstenībā, godīgi sakot, es nezinu. Bija, nevar jau neko teikt, bet bija runas par Baltijas līgu, bet to mēs vēl joprojām neviens tiešām nezinām. Varbūt tikai treneri. Man liekas, ka nebūs Baltijas līga kaut ko. Mums menedžers arī vairs komandas nav, jā. Kas tur vienkārši mums sākumā bija menedžers un sezonas vidū. Bija neieslīgt. Bet varbūt, individuāli, varbūt, tu varētu Mūrjāņos mācīties, tur spēlēt, lūšos vai nav kāds? Īstenībā mēs ar Edvardu par to esam runājuši, kur mēs varētu kaut ko, piemēram, ja mēs aiziesim, piemēram, arī Markus Vensbergs, es uzskatu, ka viņš ir nedaudz augstāka līmeņa, kā Nacionālās līgas cēlājs. Un mēs tieši domājam, kur mēs varētu kaut kur nākotnē uzspēlēt, bet Mārs Vensbergs, Markus tēvs un pirmais treneris ir ieminējies par to, ka mēs varētu kaut kad Itāļi ir piedāvājuši mums aizbraukt tas nav, nezinu, vai 100% oficiāli, bet tādas baumas dzirdējis, ka
vienkārši nedēļu free trial patrenēties kaut kādiem Monzas jauniešiem vai kaut kā. Tas man liekas, ir bijis kaut kāds Platečs un Ozoliņš. Ir kaut kāds pārsvits apakaļ brauc, man liekas, Atvers arī Ozoliņš bija. Jā, uz Lubi vai ne? Kaut kur viņi bija, jā. Tā kā jāstāžēties tur arī nedēļu vai divas. Tikko arī nesen Renārs Pauls Jansons bija Korejas līga taisīja Dubajā, tryouts. Viņš arī tur bija, bet kā tas viss beidzās, nezinu. Nu, viņš tagad spēlēs Čehijā. Es nemaz to nezinu. Jā, Karlo Varsko uz Koreju viņš tā brauks. Tu ieminējies par Āzijas valstīm, tu vari pieminēt, kad Šlīfka ir transferojies uz Sunbirds, uz Japānu. Jā, pēc naudas. Tas tāds diezgan skaļš transfers pēdējā laikā bija. Bet jā, tad šajā reizē arī viss. Paldies, Ralfam. Paldies jums, paldies. Gan jau pārēs kaut kā vēl. Pēc 18 čempi obligāti. Jā, tā pēc medaļas. Vēl jau priekšē ir U20 zāles Eiropas čempionāts. Tas ir pēc tam. Tas ir tālu. Jā. Bet tas ir diezgan tālu. Gādien visiem, kad ir U18 čemps? No 11. līdz 14. jūlijam Gruzijā. Kārtējo reizi jābrauc Gruzijā. Jā, pareizi. Jo īstenībā jūs vecumam interesanti. Jums Evzas viss Gruzijā. Es reāli tāds cilvēks, kas ir bijis cik tur 5 valstīs, 7. Nu, tas ir tiešām maz mūsdienu jaunatnē. Un es 3 reizes biju, tagad būšu 3. reizi Gruzijā. Un Serbijā Eiropas čempionāts ar tagad U20 būs Serbijā. Es Serbijā esmu bijis. Pagājušajā bija Kvalanda. Jā, Kvalanda, kur nebija tās labākās atmiņas, gribētos tā kā viņas pārvērst savādāk. Bet reāli skatoties, iespējams, tā Nacionālā līga arī deva diezgan daudz. Tagad, tiešām, tas ir arī, es uzskatu, tur gan ir ļoti liels treneru nopelns un sponsoru nopelns. Un tiešām vēlos pateikties visiem, kas ir devuši iespēju tādu, jo vēlos vēl piebilst, kad es gāju 8. klasē, man dega acis, kad spēlēja lielie Stieģelis, Storķis, Nacionālajā līgā, tur Baltijas līgā. Un tagad es skatos, mums ir komandas pirmais libero 9. klasē. Dažreiz arī es esmu libero. Es dažas spēles pusīt, dažas libero. Bet es runāju par tiem 2 izteiktiem libero. Viens 8. klasē jaunietis. Un viņam ir tāds, man šķiet, viņš labi spēlē. Viņam ir tāds, bišķi pašsaprotam. Un man tāds dažreiz vecīt izbaudi. Vienkārši tā ir 8. klase. Man iecelnieks 8. klasē neļauj vēl vispār 20 kg parasto štangu cilāt, kamēr taisni muguru viņi nepacēl augšā. Jā, tā kā jaunie dažreiz varbūt neapjēdz, kad man liekas, ka es arī kaut kāds skatos tāds bļāns. Mēs tur spēlējām, mums bija 2 gadi, tā kā vispār neapjēdz to bišķiņu, to kādā situācijā tu esi. Tā kā, jā, paldies, Ralf, kā atnāci. Bija noteikti ļoti interesanti. Kādam varbūt beigās? Šautauts? Tētim gan jau. Nē. Visiem, ģimenei, VK Pievuri, MSG, volejbols Latvija. Jā, Edvards Dūdens. Ja tu to skaties, tas ir labākais. Okay. Jā, vēlreiz paldies, ka atnāci. Jā, tā kā paaicināsim, gan jau varbūt vēl kādreiz. Daudz zina par volejbolu, daudz var pastāstīt kaut ko. Tā kā, jā, bija tiešām interesanti. Tiekamies Jūrmalā nevis nogulē. Jā, tieši tā. Visus noteikti aicinām uz Jūrmalu baudīt volejbolu. Un kā vienmēr piesakojiet gan Spotify, gan YouTube, gan Apple podcasts. Atstājiet noteikti labus vērtējumus, 5 zvaigznes, arī nolaikot YouTube. Tā kā mēs to vienmēr novērtējam. Un paldies, ka klausījāties. Šonadēļ tas viss, jā. Atā.